This meeting is being live streamed. Godātās kolēģis, labvakar! Piektdienas vakarā Latvijā un dienas vidū Amerikā. Esam sanākušas kopā, lai vēlreiz pārunātu situāciju starp UNESCO dienu sievietēm zinātnē un starp 8. martu Starptautisko sieviešu dienu par to, kā sievietes ir atpazīstamas sievietes zinātnē, mūsu šīs dienas sarunu tēma, un citās reizēs mēs runāsim par sievietēm NVO un par sievietēm kultūrā. Bet šodien, paskatoties uz pētījumiem un paskatoties uz informāciju, ko sniedz Izglītības un zinātnes ministrija, mēs varam atzīt, ka Latvija ir starp līderiem Eiropas Savienības ietvaros un viena no tām valstīm, kurā vairums zinātnieču ir sievietes. Un tas, kas Latvijā ir problemātiski, kā to atzīst ministrija, ir sasniegt karjeras augstāko punktu, būt vadošajai pētniecei, būt pēdējam autoram zinātniskā rakstā, būt projektu vadītājai. Dažādās nozareis zinātnieces tiek pārstāvētas dažādi. Vismazāk ir inženierzinātņu jomā, dabas zinātnēs puse ir sievietes, puse vīriešu, medicīnas zinātnēs strādā 60% sieviešu, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs ir 70% sievietes. Un konkurence zinātnē ir liela, par to nešaubās neviens. Un sievietēm piedzimst bērni. Un līdz ar to daļa zinātnē neatgriežas uzreiz. Vīrieši ieņem augstākus amatus, kļūst par vadītājiem, saņem lielākas algas, un zinātnieces visā pasaulē atzīst, ka universitātēs bieži vien veic tos neapmaksātos darbus, kas ir dažādās komitejās, mentoringa pienākums un citus. Un gatavojoties jau no februāra sākuma šai sarunai, mēs paskatījāmies, kas ir atrodams internetā, un mēs ieraudzījām, ka Wikipēdijā ir atrodamas kategorijā Latvijas zinātnieces tikai 35 vārdi. Nu, jāsaka, ka profesora Zigmunda pameklēja arī mūsu sarunas dalībnieces, un profesora Baiva Rīvža ir Wikipēdijā atrodama, bet viņa nav ieskaitīta kategorijā Latvijas zinātnieces. Arī no pētījumiem, ko ir Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veikuši Latvijas kultūras akadēmija un pētījuma centrs SKDS, mēs redzam, ka 4 atpazīstamāko zinātnieku sarakstā ir tikai vīrieši. Nu, viens piemērs. 2020. gadā tie bija Ivars Kalviņš, Jānis Stradiņš, Vjačeslavs Kašķējevs un Pauls Stradiņš. Vienīgā sieviete, Vaira Vīķa Freiberga, bija 5. vietā. Savukārt 22. gadā 4 mazliet samainītām vietām, bet ir tāds pats Ivars Kalviņš, Vjačeslavs Kašķējevs, kas ir pakāpies sarakstā, Andris Ambainis un Jānis Stradiņš. Savukārt pamanītas ir 2 sievietes, Māja Dambrova, un pašreiz aktīvi strādājoša zinātniece, un Aina Muceniece, Rigvir autori. Un šajā sakarā mums būtu svarīgi saprast, kas tad būtu jādara, lai Latvijas zinātnieces vairāk parādītos gan internetu vidē, gan mēdījos, jo jāatzīst, ka, piemēram, portālā Latvijas sabiedriskie mēdīji ir sadaļa sievietes zinātnē, bet vidēji gadā tur parādās 3 raksti. Un tāpēc mēs esam aicinājuši ļoti Latvijas zinātnē pazīstamas profesoris,
dalīties zināšanās un esam aicinājuši arī vienu pēcdoktorantūras pētnieci, zinātņu doktoru imunoloģijas jomā, Kristīnu Ļeņiku šodien piedalīties un dalīties savā redzējumā. Ko es gribētu dzirdēt? Un es arī gribētu dzirdēt no mūsu kolēģiem NVO sektorā sekojošas lietas. Kāda ir labā prakse, ko jūs zinat? Kā padarīt sievietes redzamākas sabiedrībā, dažādās vidēs? Kuras zinātnieces izvēlēties šīs te atpazīstamībai, ja mēs nolemtu par tādu? Kādus pasākumus varētu veikt un kādas organizācijas vajadzētu uzrunāt, lai nostiprinātu šo sadarbību? Un mūsu saruna nebūs gara, tāpēc es pirmajai vārdu došu, manuprāt, visvairāk sieviešu organizāciju apbalvotajai profesorai Latvijā, jo profesora Baiba Rivža ir ne tikai Sieviešu tiesību institūta sievietes līderes balvas laureāte, bet arī Sieviešu sadarbības tīkla dzimumu līdztiesības balvas laureāte. Es nerunāšu par visām pateicībām, ko profesori ir saņēmusi visos šajos gados, kopš Latvija ir neatkarīga. Tāpēc pirmajai vārds jums, Rivžas kundze. Liels paldies, Inetiņ, par šo sarunu un par taviem centieniem. Mūsu meitiņu lietu darīt taisnu un cietu, tas ir, kā saka, tiešām ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Nu, jāsaka, tiešām es esmu visu mūžu saistīta ar sieviešu nevalstiskām organizācijām. Tās bija Latvijas lauksieviešu organizācija, kur man arī skaists ordenis, un viņiem tas ordenis ir zieds. Tātad, nu, mākslīgi izveidot zieds, bet tas ir varens un liels, tā kā ordeni var būt dažādi. Un es esmu jau, nu, kā saka, jau no dibināšanas laikiem arī Latvijas zonta organizācija, kas ir starptautiskā sieviešu organizācija, līdzīgi kā Rotary, kas vēsturiski sākotnēji bija vīriešiem. Un, protams, arī Zinātņu akadēmijā mēs arī cenšamies ar dažādiem konkursiem, kas stiprināt meiteņu zinātnieču vārdus. Bet tā labā pieredze ir tāda, ka nevalstiskās organizācijas tiešām varētu, līdzīgi tā kā mums ir, kā jau minētās, Inetas balvas, mums zontām Jelgavā mēs esam iedibinājuši, un nu jau tas ir vairāk kā 10 gadi, mums ir pilsētas zontu lepnums. Un uz 8. martu, jo 8. marts ir zontām svētku diena, Zeltenās rozes diena, jo simbols zeltenā roze ir mūsu tas simbols. Un uz 8. martu parasti mēs šo konkursu organizējam. Nu, šoreiz viņš būs 9. martā, varbūt, kas Inetiņa tu gribētu atbraukt, vai varbūt kāda cita no kundzēm, 5:00 pilī, tas ir tātad bijušā Lauksaimniecības universitātē, tagad tā ir Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte Sudraba zālē. Tas ir pilī 2. stāvā Sudraba zālē. Un mums ir tā tradīcija, kad mēs izvirzam 4 sievietes. Un katru gadu varbūt tas akcents ir drusku cits. Nu, šogad mums ir viena ļoti cienījama, gados cienījama daktere, kas strādā psihiatriskajā slimnīcā, Gintermuižā. Viņa vada nodaļu tur, visu mūžu ir vadījusi. Un, protams, ir ļoti pozitīvi vērtēta no slimniekiem un strādā faktiski daudz vairāk nekā viņai samaksā. Tā ideja, tā vienai nominācijai ir tā, ka tu dod cilvēkiem savu siltumu, savus zināšanas, savu laiku, vairāk nekā, vai nu tev par to nemaksā, vai katrā ziņā tu arī brīvajā laikā to dari. Un tad mums ir divas uzņēmējas, divas komandas, uzņēmēju komandas, jo Jelgavā ir ļoti mums svarīgi attīstīt vecpilsētu. Un tur arī ir, arī domi daudz dara. Un arī mēs cenšamies to vecpilsētu, tā vecpilsētu iedzīvinātos. Un tur šajā te pavasarī atvērās jauna kafejnīca, brokasnīca, kur ir divas jaunas meitenes, tagad cep
ka ļoti garšīgas kanēļmaizītes un kardamāru maizītes un gatavo saldos un vāra biezpudriņu no rīta, jau no 7:30 rītā ir izņemot pirmdienu, visas dienas kafejnīca ir atvērta. Par cik man tie uzņēmēji bija jāvirza, es gāju arī vienreiz ar visu ģimeni uz brokastīm, vienreiz tāpat tās kafiju iedzert, skatīties, kā tur notiek. Viņas patreiz ir telpās māja, viņiem ir izremontēts, viņi izremontējuši māju, un apkārt ir liels dārs, un tur jau salikt ir tādas pamatnes, kur varēs ārā sēdēt un dzert vai ne kafiju. Tā kā, ja jūs būsiet Jelgavā, tad uz brokasnīcu atbalstīt meitenes. Tātad viena būs brokasnīca, viņas komanda, un otra arī no Vecpilsētas, arī tātad uzņēmēja Austras raksti. Lūk, tātad divi šie, tas vairāk turismu piesaistē, tā kā divas tās sievietes, tas tiks sveikts. Kā tas notiek? Parasti tātad tur ir mūzika, mēs gatavojam balvu, tad arī dāvana, tās stikla zeltainās rozes visām būs, un mēs arī uzrunājam tātad tos draudzīgos klubus, kā Jelgavas Rotary klubu un Jelgavas Jēkab klubu un Pilsētas doma, un parasti viņi arī katrai no tām nominācijām vēl papildus dod dāvanu. Tā kā tur būs dāvanas, tur būs sveikšana, tur būs tie komandas, kas saka, visi nāks līdzi, būs kūka un kafija un tāds ļoti skaists sirsnīgs pasākums. Mēs parasti aicinām arī tās iepriekšējo gadu laureātus, tā kā tas mums no gada gadā notiek, lai mēs sievietes vārdu vairāk, var sakot, izcelt. Un otrs ir, arī tā mūsu tādas iedvesmas rezultātā, un par cik jau visas tās meitenes mums ir pazīstams, un daudz arī ir gides no Žontām. Tad šogad 11. martā, 12. 11. marts ir sestdiena, 12. no šitā te, mums ir tā tornis, tāds centrā pašā, tāds baznīca, zemes baznīcas, tas tornis tikai palicis ir. Un tur ir turisma, Akadēmijas iela 1 turisma centrs, un no turienes būs gājiens, tātad ekskursija leģendārās Jelgavas sievietes. Tātad 3 eiro dalības nauda ir, un tātad gida pavadībā mēs iztaigāsim tās vietas, Nora Bumbiera, kur ir mums viņai piemineklis, kur ir Aspazīra dzīvojas Jelgavā, un Rainis ir arī strādājis Jelgavā, un tātad vēl citas sievietes. Tā kā tas, es domāju, tie tā 2 pasākumi, ko mēs regulāri, tās leģendārās sievietes, tā faktiski jauna lieta. Bet tā zontu pasākums, tas ir, tad ir L'Oreal balva Zinātņu akadēmijā, kas arī ļoti prestiža, tā ir liela naudas balva, un tur ir visas Baltijas valstis piedalās, vienmēr ir ļoti skaists tas noslēgums, bet tas pamatā vairāk ir dabas zinātnes meitenēm, dabas zinātnes. Tur ir doktoris, jaunās doktoris un doktorantes. Tātad 2 konkursi doktorēm un doktorantēm, un tur ir dabas zinātņu, arī medicīna, tā skaitā, bet pamatā dabas zinātņu. Arī tagad jau tūlīt jau ir izsludināta Zinātņu akadēmija, jau ir pieteikšanās, un tad ir žūrija, un katru gadu mēs arī izvēlamies meitenes, kuras tad arī, var sakot, varētu startēt. Zontām ir vēl citi daudzi konkursi, piemēram, skolniecēm ir tas konkurss esej par angļu valodā jāraksta par sievieti pasaulē, sievieti Latvijā un par pašu, ko tādu aktīvu dara. Un tad tās labākās mēs sūtam uz Zviedriju, un ja vinnē vēl arī tajā distriktā, tad brauc uz Ameriku. Tas gala noslēgums. Tā kā, ir dažādā veidā, bet es domāju, tas īpašās sievietes, katra nevalstiska organizācija varētu tālā Latvijas lauksieviešu organizācija, mēs jau no viņām noskatījāmies, jo viņi ir vēl senāka organizācija. Tā zontas arī varētu. Un tas, es domāju, ļoti arī tās, protams, mēs tur presu uzaicinām, un vietējā avīzē ir liels raksts, un mērs piedalās, un tā, var sakot,
lai tas arī tā izskan. Tā kā man liekas, ka tas ceļš, ko Inete ir uzsākus, kad atbalstīt, tam ir ļoti liela nozīme. Jo, redz, ir jocīgi arī ir jau arī tas konkurss par tām sievietēm, ka ir, zinātniekiem. Pats, jāizvirza zinātnieki. Un mēs jau tur tās sievietes esam arī tā izvirzīts, bet zini, kas ir pa lietu, vai ne? Ka tas ir savādi, ka tie vīrieši vairāk ir aktīvāki, viņi balso par saviem, un lai cik tas savādi nebūtu arī par mums, bet mēs negribam balsot. Negribam balsot par meitenēm nepakam, jo visas domā, ar ko te viņa labāk? Es tikpat laba. Ko tad galā? Nē, nebalsošu labāk pa kalviņu, kas saka, vīrietim jau jābūt ir tādam turīgam un atpazītam. Mums ir tā psiholoģija, un tāpēc zviedrietis ar to ļoti cīnījās, un viņas, sakot, visādi mēģināja gan to paredzēt noteiktu procents, ka noteikts procents sievietēm jābūt uzņēmumu valdēs un saimā, un visur, kur kaut tīri, aritmētiski nekur nestruks, vai ne, kad saka, jābūt viņām ir, vai ne, un tik tā soli pa solim, kad mums jāatbalsta vairāk vienai otru. Jāatbalsta. Mēs esam viena komanda, mēs esam sievietes, mums ir jāatbalsta. Šobrīd par mums vairāk iestājas vīrieši. Vīrieši, es tikko klausījos līderi arī Andrejs Ēklis, vai ne, viņš te runāja, vai ne, ka vīrieši, jūs saņematies, katra sieviete ir pelnījusi Romas brīvdienas un mazu briljantiņu, un tas mums ir jādara, vai ne. Viņš par mums vairāk iestājas nekā mēs pašas, vai ne. Tas mums jāmaina. Paldies, profesor. Roku pacēlus ir Kristīna Ļeņika. Kristīna, lūdzu. Es gribēju mazliet pēc šī mani uzrunāja ļoti tas, ko es savos pierakstos zīmēju šo aburto loku. Par to, ka sievietēm patiesībā sievietēm zinātnē ir ārkārtīgi svarīga publicitāte, jo publicitāte, protams, mums nozīmē grantus, tas nozīmē šos apbalvojumus, un skatoties, es domāju, ka es pieļauju, ka tas ir arī tā, ka tas nav tā ļoti apzināti, bet iespējams, ka tie atkārtotie vārdi un ka ir šis liels atklājums, un mēs asociējam to ar, un, protams, mēs no tā nevaram izvairīties, un tad tas, protams, ietekmē arī to, cik tālu mēs karjerā varam uzkāpt, ja mēs nevaram, ja mēs neesam atpazīstams, tas nozīmē, ka mēs grantā nevaram ielikt, kur ir 3 preses relīzes par manu atklājumu, un tas nozīmē to, ka mēs arī nevaram piesaistīt tos grantus, mēs nevaram universitātē iegūt pozīcijas tik augstas vai tik vai īsākā laikā. Un, protams, arī, kā Inete pirms tam minēja, viena no lietām, kas šobrīd ir, un tas it īpaši ir aktuāli pēc pandēmijas, vai šajā, es nezinu, kā pareizi ir šobrīd saukt šo periodu, kas tagad ir, bet it īpaši zinātnē pēc doktorantūrā sievietes iet prom no šī, viņas neizvēlas šo karjeras ceļu, un tas viens no iemesliem ir tas, ka nav šie role models, šie piemēri, kā sievietes to var darīt, un tas ir arī saistīts ar šo publicitāti, kas ir, un papildinot to, ka, protams, tas daļai ir, mēs vienmēr esam pateicīgas, protams, par nevalstisko organizāciju, mūsu cildināšanu nevalstisko organizāciju izpildījumā, bet, protams, tas ir svarīgi arī tādā valsts līmenī un ir tīpaši tajos pirmajos soļos. Un tas, ka sievietes mazāk uzdrīkstas un mazāk pieprasa, piemēram, arī universitātēm, atjaunot informāciju, palīdzēt ielikt bildes un visus sasniegumus un visu pārējo. Un tad viena interesanta lieta, varbūt, ar ko es nobeigšu, jo gatavojoties uz šo diskusiju,
Tā viena lieta, par ko es domāju, un patiesībā, kad es paskatījos pētījumus, izrādījās, ka patiesībā, kad žurnālisti atspoguļo, piemēram, sievietes zinātnē, ka tas imidžs vai tas, tas vizuālais tēls nav tik svarīgs. Un, manuprāt, tas ir viena no lietām, par ko, jo mēs esam redzamas pietiekami reti, un līdz ar to katru reizi, kad mēs esam redzams, vai vismaz man ir tā, ka ir daudz lielāks uztraukums par to, kā es izskatos, vai es esmu par daudz sapucējusies, vai par maz sapucējusies. Un patiesībā arī tas ir jāstāsta un jārāda šī zinātne, kas ir. Bet viena no lietām, kas varbūt uztrauc, vai kam mēs vēl neesam pārkāpuši pāri, ir tas, ka joprojām sievietes rāda, kā šos latviski vārds rebels, varbūt Ineta var man palīdzēt. Dumpiniekus. Kā dumpinieces, kā tās, kas iet pret plūsmu, un ka viņi ir viena. Sieviete zinātnē parasti tiek atspoguļot kā viena arī tajos vārdos, kas tiek izvēlēti, lai atspoguļot sievietes sasniegums, un joprojām ārkārtīgi tiek sasaistīta sieviete zinātnē un ģimene. Vienā no pētījumiem es redzēju, ka vienā no 5 rakstiem par zinātniskiem atklājumiem, plašākai sabiedrībai atspoguļojot sievietes, vienā no 5 rakstiem ir sievietes ģimenes stāvoklis atspoguļots kaut kādā veidā. Kas ir, manuprāt, diezgan absurdi. Un viena no lietām, Ineta, arī, ko tu teici, kas būs pēdējais mans punkts, ir par to, ka īpaši sociālajās zinātnēs sievietes ir pārstāvētas Latvijā, un sociālajām zinātnēm patiesībā ir vēl lielāka problēma nekā dzīves zinātnēm vai eksaktajām zinātnēm, jo tur rakstos un žurnālos viņas tiek atspoguļotas nevis kā autoras, nevis kā pētījuma vai zinātniskā atklājuma veicējas un autors, bet gan kā tulki, kā kāds, kas tulko šo sociālo pētījumu plašākai sabiedrībai, kas arī ir tāds interesants novērojums, ka tas tā ir. Bet jā, tas ir tāds mans, uz šo mirkli. Rosināja tikko tas teiktais par to, kas saka, tas imidžs, bet man liekas, ka, ko Kristīna arī teica, bet man liekas, ka mums ir tā sievietēm zinātnē un nevalstiskās organizācijas par viens pusi. Mums, man liekas, ka to ārējo, kā mēs esam frizūri ir vai kā mēs esam saģērbušās, tik daudz nekritizē, kā tās nabaga politiķis. Tām vispār ārprāts. Ja ministram, man liekas, ja tā paskatās pēdējo 10 gadu laikā, ja vienreiz varbūt būtu aizrādīts, kad kā saka, piedurknes pa garām vai bikses, kā saka, tur ir bišķiņ jāatloka. Bet, ja mēs paskatāmies sievieti politikā un piemēram, ministri vai parlamentāro sekretāru, tad tur ir nepārtraukti. Tad tev ir somiņi nav tādā krāsā un, kā saka, uzacis pa biezi vai par ētku uztaisīts. Tas vispār viens ārprāts ir, jo gan vīriešiem, gan sievietēm ir 24 stundas. Un plus vēl sievietēm vēl ir, kā saka, ģimene un daudz citu pienākumu, bet tas ir pilnīgs vai ne, kā saka, es domāju, par to mums arī vajadzētu kaut kā vērsties. Paldies Dievam, ka sievietēm zinātnē un nevalstiskā tajā sektorā nav vēl tik traki, bet ko tu zini? Paldies. Es ar jūsu atļauju nolasīšu tos punktus, ko mūsu diskusijai pievienojoties piektdienas vakarā no mašīnas pati nevar nolasīt profesoru Zigmundu. Profesors Zigmunds skatās no pētniecības viedokļu uz tām lietām, kas būtu jādara, un rosina mūs domāt par šādiem izpētes punktiem. Sievietes zinātņu doktors Latvijā līdz mūsdienām. Sievietes akadēmiķis.
arī korespondētāja loceklis Latvijas Zinātņu akadēmijā līdz mūsdienām. Sievietes zinātnieces augstskolās ar doktora grādu, zinātniski pētnieciskajos institūtos un privātzinātnieces. Un iespējams vajadzētu arī apkopot informāciju par tām, kas ir zinātnē ieguvušas ar zinātni saistītas balvas, piemēram, šīs pašas L'Oreal balvas. Un būtu ļoti svarīgi, ka vajadzētu vākt biogrāfijas, fotogrāfijas, un ka to droši vien panākt bez īpaša projekta diezin vai varētu. Vēl profesora Zigmunda uzskata, ka zinātņu doktoru sarakstu labi varētu palīdzēt veidot Latvijas Nacionālā biblioteka, bet pārējais jādara mums pašām. Un jāsaka tā, ka tas, ko es gribēju dzirdēt no jums, profesor Rivž, bija par to, kāda tad ir tā labā prakse un tie daži stipendijas, kas nosauktas sieviešu zinātnieču vārdā, un vēl dažas citas labas lietas, kas ir jūsu darbā Zinātņu akadēmijā un arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, tāpēc, ka jums ir vairākas lietas, ko jūs esat iepriekšējās sarunās minējusi. Un savukārt es no Kristīnas gribētu dzirdēt, kā tad Hārvardas universitātes infrastruktūrā un kā Bostonas pilsētu vidē var pamanīt sievietes zinātnē. Varbūt dažus piemērus varētu pieminēt. Pēc tam pirmai vārds profesorei Rīvžai. Paldies. Mums tiešām ir Emīlijas Gudrnieces balva, piemēram, no Rīgas Tehniskās universitātes. Mums ir faktiski Mauriņas balva, mums ir Aspazijas balva, mums ir to slaveno sieviešu balvas, vārdiskās balvas Zinātņu akadēmijā salīdzinoši daudz, un visur tur var piedalīties, protams, zinātnieces, atsevišķās ir tikai jaunās zinātnieces vai jaunie zinātnieki, te tas dalījums sievieti vīrieši nav. Te principā piedalās abi dzimumi, vai ne? Un kas nu vinnē, tas vinnē. Tur varētu pāanalizēt, piemēram, cik daudz ir sievietes balvu ieguvējas un varbūt cik ir vīriešu balvu ieguvēji. Nu, ja mēs skatāmies Jelgavā, tad, piemēram, man arī ir mana vārdiskā balva, ir arī vārdiskā balva un stipendija Vairāvīķe Freibergai, kas ir tāda atpazīstama, bet redzi, tās mūsu balvas mēs pašas esam radījuši. Man gan palīdzēja mani doktoranti, man ir 26 doktoranti, kas ir aizstāvējušies, 26, kas saka, un viņi savāca naudu, un vēl, kas saka, draugi palīdzēja, man bija dzimšanas diena, un tā balva man bija tātad, mana vārdiskā balva, un tātad reizi gadā es piešķiru, kopā ar komisiju, vienai, kā saka, meitenei tieši, zinātniecei, var sakot, vai jaunai doktorei vai jaunai maģistrei, kā kuro gadu naudiņu, par to, ka viņai bijis izcils pētījums. Bet tā ir man personīgā nauda. Es domāju, Vairāvīķe Freibergai, man liekas, arī tāpat tā ir personīgā nauda. Arī profesora Gudrnieces gadījumā tas ir mantojums, ko viņi atstāja Zinātņu akadēmijai, tātad balvas fondam. Tā kā te var būt variants tāds, ka cilvēkums aiziet mūžībā, viņš veido šo fondu, viņš var arī dzīves laikā veidot to fondu, bet tās ir privāti, tā nav valsts. Principā tā ir mūsu pašu iniciatīva, ka mēs šādas te fondus, kā saka, veidojam. Bet, protams, Latvijas universitāte un arī mūsu universitāte ir arī slavena mecenātu fondi, kas pamatā ir vīriešu ģimeņu fondi. Tā, bet tur varētu pāanalizēt, ja vajag, es tur varu pāanalizēt, cik tur ir meitenes un cik tur ir zēni vinnējuši. Paldies. Kristīne? Tas stāsts par Hārvardas Universitātes medicīnas skolu. Pārdomājot tādas lietas, kas varētu tā kā svinēt sieviešu sasniegums zinātnē, pirmā Hārvardas Universitātes medicīnas skolas sieviete profesore
Grēte Bībringa, kas bija profesora psihoanalīzes jomā, viņas vārdā svinot 50 gadus kopš sievietes varēja studēt Harvardas Universitātes medicīnas skolā, tika nosaukta zāle Harvardas Universitātes medicīnas skolā. Un patiesībā tas man likās tāds jauks un nozīmīgs žests, kur šobrīd arī satieks, piemēram, pēc šajā zālē notiek, piemēram, doktorantu un pēcdoktorantu asociāciju sēdes, kas atgādina arī par šo nozīmīgo sieviešu lomu zinātnē. Bet tad es paskatījos mazliet dziļāk, jo tas bija 95. gadā, un, protams, mēs esam pavirzījušies uz priekšu, tad, kad bija 50 gadi kopš šeit tika uzņemtas sievietes studēt. Un es lasīju šo nominācijas, pareizāk zāles atklāšanas uzrunu, kuru veica viens cits profesors, vīrietis. Un pirmais vārds, kad viņš raksturo, jo šīs runas, tas ierakstītā raksta versija ir publiski pieejama. Pirmais vārds, kā viņš raksturo profesori Bībringu, ir eleganta. Un tad man bija tāds mazliet, es saprotu, ka jums arī ir līdzīgas emocijas šo dzirdot. Protams, ka sekoja arī vārdi par viņas darbu zinātnē un medicīnā. Un es domāju, ka mēs esam mazliet pavirzījušies uz priekšu, bet mums ir jācenšas arī skatīties uz šiem labajiem piemēriem ar to laika perspektīvu un to, ka šobrīd mēs varam patiesībā izdarīt arī daudz vairāk. Un manuprāt, ka ir nepieciešams iesaistīt darbā gan šajā darbā un procesā arī universitātes un Latvijas zinātnes padomi un veicināt tieši to, lai šie sieviešu profili universitāšu mājaslapās būtu zināmi. Tāpat arī, piemēram, LZP projektu vadītājs, kas ir vadošās pētnieces, lai tas būtu mazliet konsekventāk darīts. Jā. Es nezinu, vai es atbildēju uz jautājumu, bet... Paldies. Es gan gribēju arī dzirdēt, ka, piemēram, Bostonā ir pieminekļi sievietēm, ir arī dažādas citas iespējas, droši vien izstādes, kur sieviešu atklājumi. Es pati varēju redzēt vienu no tādām izstādēm. Un šeit mēs nonākam pie tām iespējām, kā mēs varētu attīstīt to sadarbību, kur ir strateģiskie partneri, un es ar prieku ieraugu, ka mums ir pievienojusies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerāla sekretāra Baiba Moļņika. Baiba, vai tu gribētu teikt pāris vārdus? Dzīve tiešām ir brīnumiem pilna vakara. Ja godīgi, es galīgi nebija gatava teikt pāris vārdus, varētu teikt, ka man šī diskusija vispār nāca kā milzīgs pārsteigums, bet tāds, ir dzīvē tie pārsteigumi, kas tev padara priecīgi, un šis bija viens no tiem, kas man padarīja priecīgi, jo patiesi, nekad nav par maz runāt par sievietēm zinātnē, un tā ir tā līnija, ko UNESCO tik tiešām skaidri tur ir īpaši ar L'Oreal stipendijā sievietēm zinātnē, un arī atzīmēšu, ka tieši pat viņi atkal ir izsludināti, un jūs ziniet, ka šobrīd jau vairs ilgi bija Latvijā UNESCO L'Oreal, un tagad jau ir Baltijas zinātnieces, un kopā mums ir apbalvots 54 spožie prāti, un mēs pat kādus pāris gadus atpakaļ īstenojām akciju, kas tā arī saucās spožie prāti zinātnē. Un līdz ar to es teiktu, ka
tas, ko vajadzētu, tās līnijas, ko mēs saskatījām, ko mēs arī mēģinām darīt, viens ir izglītojošā līnija, pēc iespējas vairāk izglītības iestādēs iet iekšā zinātniecēm. Mēs arī ar L'Oreal atbalstu organizējām zinātnieku viesošanos skolās. Es teiktu, ka viņas bija dažādas, atcerēsimies, ka tā ir dabas zinātnēs stipendija. Man vēl pat kā, un arī, kad ministra bija Ilga Šuplīnska, kad ministra bija Šuplīnska Ilga, viņa arī rosināja, ka varbūt, ka varētu tādu pašu stipendiju veidot sievietēm, kas strādā sociālās zinātnēs, kāpēc tieši tikai dabas zinātnēs, ja? Bet līdz šim tas tā ir, un saprotiet, ka sievietēm dabas zinātnēs skaidrot savus pētījumus tā, lai skolēni to visu saprastu un aizrautos ar to, ka viņi arī grib būt zinātnieki, pētnieki, nav nemaz tik vienkārši. Tomēr mūsu spožie prāti ar to ļoti veiksmīgi tika galā. Un es domāju, ka es tādēļ arī šovakar esmu šeit, ka tas, kas būtu brīnišķīgi arī saistīt, tā ir zinātne, tās civil science ar skatu uz sabiedrību, jā, ar domu, ka katrs no sabiedrības locekļiem arī spēj dot zinātnē savu artavu. Līdz ar to būtu arī jauki, ja veidot tos tādas partnerības, ja būtu arī nevalstiskais sektors, kas nāktu tālāk. Mēs arī no UNESCO Nacionālās komisijas puses būtu ārkārtīgi priecīgi sadarboties, lai nebūtu tā augstā tempeša sajūta, bet lai būtu sajūta, ka mēs kopīgi darām kādu lietu, kas ir arī tik tiešām ļoti nozīmīga sabiedrībai. Tas tā īsumā no manas puses arī pateicoties tik tiešām Inetei un visiem sabiedrotajiem par šādu vakara diskusiju, jo viņi visticamāk nāk pat ļoti, ļoti laikā, lai jau pastamies ka nav noteikti, nav par maz skandināt, ka sievietes zinātnieces nav tā teikt, stereotipiskais stāsts par aktu mazā nabadzīte, bez vīra, bez bērniem pārmocījis jēgu. Nē, sievietes zinātnieces īstenībā ir spožas, spējīgas, ļoti jaudīgas sievietes, skaistules un viss pārējais ar viņiem ir ļoti labi. Paldies! Paldies, Baiba, liels. Jā, es domāju, ka mūsu Latvijas pieredzējušo zinātnieču paudze ir iedvesmojusi daudz jaunas zinātnieces, un es šeit gribu teikt arī droši vien Kristīna ir iedvesmojusies no zinātniecēm Latvijā, jo Kristīna bija 2022. Gada zinātnieku kalendāra novembra seja, un arī 3 gadu laikā Kristīna ir izveidojusi 3 Latvijas zinātnes padomes finansētus projektus 3 dažādās, varētu teikt, nozarēs. Un tāpēc jaunās sievietes mums ir ļoti aktīvas. Un manuprāt, šie te sieviešu zinātnē tēli būtu jāveido. Es vēlreiz gribu atgriezties pie Wikipēdijas, bet varbūt, un es pārskatīšu tagad no sākuma, noslēdzot mūsu sarunu, tos priekšlikumus, kas ir izskanējuši, un ja mūsu kolēģiem no NVO sektora būtu vēl kādi priekšlikumi, tad es arī tos uzklausītu. Jo, Baiba, mēs patiešām gribam 11. februāri padarīt par nopietnu dienu Latvijā. Un to nevar izdarīt bez daudzu institūciju sadarbības pūlēm. Un tās partnerības, ko mēs esam tā kā uzrunājuši un redzam, ir Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Nacionālā biblioteka, Latvijas Universitātes akadēmiskā biblioteka, neapšaubām Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas universitāte un citas mūsu nopietnās augstākās izglītības un pētniecības iestādes, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība. Šeit šodien diskusijā Latvijas Zinātnes padomes grants, tas ir Zinātnes padome izskanēja kā sadarbības partners, un vēl mēs redzam, atbildot ne tikai, ka NVO vajadzētu iesaistīties un redzot šīs NVO balvas, Baiba, kā teici tu, vai ne, bet arī novadu muzeji un pašvaldības
Un tās pirmās pašvaldības, kuras mēs esam jau sākuši uzrunāt, noteikti varētu būt tās, kuras ir nelielas, bet kurās ir augstskolas tādas kā Ventspils un Jelgava. Un, protams, Rīgā ir strādājuši noteikti visvairāk zinātniešu, bet te arī ir vislielākās problēmas pilsētvidē kaut ko izvietot, jo viena no lietām, manuprāt, ir tāda, ka piemiņas zīmes mūžībā aizgājušām zinātniecēm, kas ir devušas lielu ieguldījumu, būtu nepieciešams. Un šeit brīnišķīga ideja bija no profesors Rivžas par ekskursiju maršrutiem. Varbūt, ka mums ir jāveido ekskursiju maršruti pa zinātnes pēdām vai pa zinātnieču vai zinātnieku pēdām. Vēl skatoties uz universitāšu dzimumu līdztiesības plāniem, kas nepieciešami visās universitātēs, kas grib piedalīties programmas apvārsnes Eiropai projektos, manuprāt, nepietiekami tiek atspoguļoti tie aspekti, kas ir svarīgi sievietēm, kā jaunās zinātnieces tiek iesaistītas, kā viņas atgriežas mājās no bērnu kopšanas atvaļinājuma un kā viņu karjeras tiek veicinātas un atbalstītas. Protams, arī tas, ka konferenču un zinātnisko žurnālu redkolēģijās vajadzētu pārdomāt, izvēlēties. Manuprāt, šis nav atspoguļots līdz šim nevienā sarunā. Jaunās zinātnieces tai skaitā. Tad, vēl no šodien izskanējušām domām, protams, NVO balvas ir svarīgas. Rotary un citi klubi kā partneri balvu radīšanā, un tas, ko es šodien, kas man bija šodien sarunā tāds jauns, ka vajadzētu iedrošināt mūsu pieredzējušās zinātnieces tiešām dibināt savas balvas, kā tas ir Vaira Vīķa Freiberga un profesoru Rivžu. Un tās varētu atbalstīt bijuši audzēkņi. Un tad, preses relīzes, ko Kristīna minēja, ka par sieviešu sasniegumiem zinātnē varbūt universitātēm un pētniecības institūtiem būtu vairāk jādomā par šīm te preses relīzēm. Un tas 11. februārs varētu būt tāda diena, kad skolās tiešām aiziet, tā kā Eiropas dienā mēs ejam runāt par Eiropu, tā varbūt šajā dienā 11. februārī sievietes zinātnieces varētu iet skolās. Un ja mēs visi kopā veidot šīs te dažādās sadarbības, Latvijā un varbūt arī ārpus tās, mācoties no citām valstīm, tad, man liekas, mums te būtu brīnišķīgi gan pētījumi, gan publikācijas, gan sievietes eksperts vairāk atspoguļotos plašsaziņas līdzekļos, it īpaši televīzijā un radio, kur viņas dzird, jo, kā mēs redzam no atpazīstamākajiem zinātniekiem, tie ir tie, kur ļoti bieži uzrunā tieši mēdī, lai viņi izteiktos, ja. Tas man laikam īsumā šodienas kopsavilkumam, ideju kopsavilkumam, es neko nepazaudēju. Bet es pazaudēju, jo Zontas mums ir atsakot uzņēmējas sieviete, kas dod vairāk nekā varbūt viņai par to maksā un kas ir savu sabiedrībai. Un nākošā pēdējā nominācija tā ir vai nu jauna zinātniece, vai nu skolniece, vai nu studente, kas arī ir ne tikai labi mācās, bet ka viņi arī veic vēl kā sabiedrisko darbu, kas saka savai augstskolai, pilsētai vai savai organizācijai. Jā, un vēl viena lieta, kas tika pieminēta, tā eseja par sievieti pasaulē Latvijā, un varbūt, ka tā tēma jāpastiprina tieši ar sievietēm zinātnē, kā tām, kurām līdzināties. Jā, droši vien man, ja kādam no kolēģiem būtu priekšlikumi, lūdzu sakiet, paceliet rokas. Jā, es jau pacelu ķepu, es arī pasaku paldies, jo tā kā nebija sākumā iespēja pieslēgties, es tā varēju veiksmīgi noklausīties visu brīnišķīgu piedāvājumu. Lūdzu, pieliec arī UNESCO Nacionālo komisiju klāt pie partneriem, mēs ļoti priecāsimies. Mans piedāvājums, ko esmu galvu lauzījis, ir zinātniski pētnieciskie darbi un tas, cik jēgpilni viņš šobrīd ir skolās un ko ar to var darīt.
Es teiktu, tā ir viena no līnijām, kur var piesaistīt sievietes zinātnē un paskatīties. Varbūt, ka tas ir kaut kāds fokus, ko var iedot, jo aizvien vairāk tiek skandināts, ka darīt darbu vienkārši ķekšu pēc, tas nav interesanti, un šīs sievietes zinātnē varētu būt kaut kas ļoti labs, tā kā bezmaz patrons kaut kādam, kaut vai gadam vai kaut kam. Es būtu gatava par šo vēl, kā teikt, uztaisīt atsevišķu smadzeņu vētru, tāda man doma. Un arī, protams, ko akadēmiķi teica par uzņēmējiem, sievietēm uzņēmējām un kā tās vēl savstarpēji sasaistīt, man liekas, arī vienreizējs labi strādātu šis stāsts. Labi, tas viss no manas puses. Paldies. Un vēl vārdu lūdzu Anna Bogdanova no sieviešu organizācijas Aspazija. Lūdzu, Anna. Jā, es par to, ka vēl informācija par sievietēm zinātnē var smelties studenšu korporācijās, jo pie viņiem parasti ir saraksti, viņi to zina, kura no viņus biedrēm, no kurā jomā darbojās. Ja? Tā kā tur no viņiem var iegūt ļoti daudz un plašu, sākot no korporācijas dibināšanas līdz mūsdienām. No turienes var smelties daudz ko. Paldies, pierakstīju priekšlikumu, un es vēl gribēju lūgt mūsu kolēģei no Ventspils, no biedrības Sāra Hetene, Maldai Avramenko. Malda, vai Ventspilī taisīsim pirmo pilotu projektu? Jāsāk taču ar kaut ko, tad mēs arī to varēsim sākt, bet cik mums tā Ventspils ir tāda diezgan laba pilsēta, un mums ir ļoti skaisti viss, un mēs to varam sākt darīt, tik tiešām. Tas ir to vērts. Paldies. Un tad es vēl gribēju lūgt Rīvžas kundzes atbalstu, ka mēs varētu uzrunāt arī Jelgavu kopīgi. Es domāju, ka mēs varam noteikti uzrunāt Jelgavu, jo, kas saka, un varbūt tās, ka tu atbrauktu tai 9. tad mēs jau uzreiz tur arī, kā saka, satiktu. Gan Ritiņu vecirāni, jo mums Rāviņa labā roka, pirmā vietniece ir arī Zonta, Ritiņu vecirāni, viņi noteikti būs, un varbūt arī Rāviņš būs, tā kā, un Rotarī mūs vada Pūrnes kundze Jelgavā, tā kā mums sievietes faktiski ir vienīgi, jā, Jākab klubs, tur gan, Hercog Jākab klubā, tur mūžos ir vīrieši bijuši. Man liekas, sieviete tur nav neviena, bet Rotariešus vada sieviete, un jā, mums laba sadarbība ļoti ir, un tā kā noteikti tu varētu panākt, jo man liekas, šis jau tas leģendārās sievietes Latvijā, tas ir pirmais solis, tas jau ir jau pirmais solis. Bet tiešām, jā, tā ir ļoti jauka iniciatīva. Un es vēl vēlos dot vārdu Dacei Paeglei no sieviešu sadarbības tīkla. Dace, lūdzu. Man bija jautājums L'Oréal pārstāvēji. Cik daudz L'Oréal klientes zina par laureātēm zinātniecēm? Es stāstīju gan par L'Oréal, bet patiesībā es esmu UNESCO Latvijas Nacionālā komisija par L'Oréal un arī daļai L'Oréal klienti. Tas būtu labs jautājums. Es domāju, ka tas nav līdz galam pētīts, bet to droši vien, ka var adresēt L'Oréal cilvēkiem Latvijā. Jā, bet tā jau tas ir jautājums par popularitāti. Jā, tas ir jautājums par popularitāti. Es domāju, ka L'Oréal dara visu diezgan precīzi, tīpaši runājot par sievietēm zinātnē. Es saku, ka viņu tā doma, es mazliet viņu ilustrēju, bet, protams, mums ir 15 gadu pagājuši tā balva tiešām jau iet daudzus gadus, to gadu laikā jau ir, es domāju, panākt diezgan būtiska atpazīstamība. Katrā ziņā tajā brīdī, ka tā balva tiek pasniegta, pagājušajā gadā mēs viņu pasniedzām Tehniskajā universitātē, šogad viņa būs Igaunijā. Ap to brīdi tiešām rostība notiek, bet viņiem tas fokus ir mazliet cits, kas, manuprāt, arī ir simpātisks. Saprotiet, viņas nav kā L'Oréal reklāma, viņām ir, un to UNESCO ārkārtīgi uzmana.
L'Oreals ir savā ziņā sadarbības partners, bet turpat ir Lūk Zinātņu akadēmija, turpat ir UNESCO Nacionālā komisija, un es teiktu, ka es neesmu tiešām arī komunikācijā redzējusi šito vienkāršo stāstu, ja, un te ir zobu pulvers, to jūs lūdzu lietojiet, ja. Drīzāk otrādāk, L'Oreals ir kaut kas tāds, kas ļauj izaugt ļoti svarīgiem pētījumiem, tie pētījumi iet uz priekšu, ne tik daudz tas L'Oreals, es domāju, ka tur ir riktīgi jāpiedomā, šis nebūs tas stāsts, es domāju. Mēs vienkārši runājam par popularizāciju, un, jā. Bet viņš nekorelē tā tik precīzi savstarpēji. Jā, es vēlos... Auditorija ir liela. Jā. Dāce, iepriekšējos gadus es esmu redzējusi izstādes, piemēram, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par balvas laureātiem. Šogad es redzēju arī Rīgas Tehniskās universitātes telpās, ja? Tā izstāde es pieļauju arī ceļo, bet, protams, ka viņas būtu nepieciešams labāk atpazīt. Tiešām. Paldies par ierosinājumu. Es pieliku mūsu potenciālo sadarbības partneru sarakstam arī L'Oreal. Un ja kolēģiem vairs nav nekas piebilstams, tad es ļoti gribētu teikt milzīgi paldies visām sarunas dalībniecēm. Sieviešu sadarbības tīkla kolēģis kopā ar mani mēs apkoposim šos te visus priekšlikumus un mēģināsim tad uzrunāt sadarbības partnerus. Un tad, ja mums būs nepieciešami kādi kontakti vai kas, tad es tiešām paturu tiesības uzrunāt jūs atsevišķi un lūgt tad arī atbalstu un palīdzību. Un vēlreiz tiešām vēlos pateikt lielu paldies par jūsu šīs dienas dalību. Un lai jauka darba diena Bostonā, Kristīnei, mums visām, lai jauks vakars un brīnišķīgas brīvdienas. Es ceru, ka jūs arī sabiedrisko darbu darīsiet. Mums nevajadzētu uztaisīt vien brīnišķīgu kopbildu ar šiem spožajiem prātiem, Ine, tavai arī tika runāts par vizuālo identitāti, un līdz ar to es domāju, ka tev noteikti vajadzētu, tās dāmas, kas šeit ir klātesošas, viņas noteikti pelnījušas, lai sieviešu tīkls arī pateikt par viņām. Jā, es noteikti, es uztaisu bildi, uzmanību, kolēģis, smaidiet, lūdzu, acis atveriet un smaidiet, Māda vari brilles noņemt atspīd. Tavā gaismā acīm. Jā, būtu labāk, ja var brilles noņemt, jo citādi ļoti atspīd. Ir. Kolēģis vēl vienu? Paldies! Liels paldies par sarunu, bet vairāk par idejām, jo mēs vairāk runājam, un jo mums tās idejas apaug ar jaunām, tā teikt, labākām un dziļākām iespējām sadarboties un arī izdarīt kaut ko. Un, ja katrs pieliek mazliet darba, bet to izdara koordinēti, tad mums viss iznāk. Tā kā paldies vēlreiz visām un jauku vakaru. Lai brīnišķīgs vakars un lai rītdienas vētras, sniega vētri, ja viens iespējams iet mums visiem garām, lai pavasars nāk ar joni. Es tiešām tā vēl domāju, ka to L'Oreal pieminēja. Es atcerējos, kad faktiski tas L'Oreal visā pasaulē ir un Latvijā nebija. Un faktiski Vairvīķa Freiberga bija tā, kas bija vienā tādā, kā saka, pasākumā, un viņa teica, bet kāpēc Latvijā nevar būt L'Oreal, ka mums arī ir izcils meitenes un zinātnieces, un mums arī varētu būt, un tā labi, un tā viņa arī pieņēma, ka tā varētu būt, un faktiski viņa ir māte L'Oreal balvai, tā kā faktiski sieviete īstajā brīdī, īstajā vietā var ļoti daudz ko ietekmēt un palīdzēt citām sievietēm. Es šeit arī gribu ielikt tādu pašu zīmi. Sieviete īstajā brīdī, vai ne, izdarot īsto darbu. Es arī gribu teikt, ka, piemēram, mums pagājušā gadā bija finansējums Romu sieviešu un sieviešu ar invaliditāti atbalstam, un 6 Latvijas vietās ir iespēja nodrošināt tehniku, mums bija mācības kopīgas un viss, un šis Eiropas dzimuma līdztiesības aliansē ir apvienojušies 3 donori - L'Oreal fonds, Chanel fonds un Karaļa Bodēna fonds, un es domāju, ja mēs šeit tik ļoti runājam par L'Oreal, varbūt, ka mums vēlreiz jāvēršas pie viņiem un jāskatās, kā mēs varam veiksmīgi attīstīt šīs te idejas arī
par labu tam, lai meitenēm rastos vairāk lomu modeļu vai to paraugu, ja, un lai sievietēm zinātnē būtu lielāks atbalsts un labākas karjeras iespējas. Paldies visām! Absolūti. Un neaizmirstiet, atcerieties, Starptautiskā sieviešu diena ir ļoti nozīmīga, atzīmējama un svinama diena. Priecīgus svētkus! Laimīgi, Jums lielu paldies! Paldies, Jums tieši lielu paldies par to, ka jūs mums savācāt kopā. Es pirmo reizi tādā kompānijā, un es esmu ļoti pacilātā stāvoklī. Liels paldies par to! Paldies visiem, bija prieks. Brīnišķīgi, lai mājas sastāv tiešām vislabāk. Ventspils jau man tuvu pilsētas.